Nu tad lēnām virzīsimies no jautājumiem par izglītību un jauniešiem pie jautājuma, kā tad nodrošināt pārtikušas vecumdienas, par finanšu pratību ilgtermiņā. Un sāksim konferences otro daļu, kur runāsim par to, kā tad paglābties no nabadzības un sagatavoties vecumdienām sabiedrībā, kas noveco. Un šo sarunu ar prezentāciju atklās Latvijas bankas ekonomists Oļegs Tkačevs ar prezentāciju par fondēto pensiju lomu pārticīgu vecumdienu nodrošināšanā. Paldies! Cienījamās dāmas, godātie kungi. Tad turpināsim par fondēto pensiju lomu pārticīgo vecumdienu nodrošināšanā. Tad sākumā, kāpēc mēs vispār runājam par finanšu prātību vecuma pensiju kontekstā. Finanšu prātība palīdz apzināties riskus saistībā ar sabiedrības novecošanu. Tā ļauj pieņemt lēmumus laicīgi, izvēlēties piemērotākus uzkrājumu plānus, motivē veidot uzkrājumus un tādējādi mazina nabadzības risku. Īsumā finanšu prātība ir atslēga, kas ļauj izmantot pensiju sistēmas iespējas un nodrošināt pārticīgas vecumdienas. Jāsaprot, ka šobrīd Latvijā vairāk nekā 30% pensionāru ir pakļauti nabadzības riskam. Ja? Un jūs redzat kreisajā pusē, kreisajā grafikā, ka šī situācija ir īpaši kritiska pensionāriem, kas ir vecāki par 74 gadiem, kur mēs esam, kur Latvijas radītais ir augstākais Eiropas Savienībā. Un īpaši nabadzības risks ir augsts vientuļiem pensionāriem. To var redzēt labajā grafikā, kur pensionāru vecumā virs 64 gadiem nabadzības risks pārsniedz pat 60%. Kāpēc tas tā ir? Pensijas apmērs ir diezgan zems. Pensionāriem līdz 80 gadu vecumam sasniedzot kaut kur 600–650 eiro, bet jau pārsniedzot 80 gadus pensionārs saņem aptuveni nedaudz zem 550 eiro, un pusēji pensionāru šajā vecumā, vairāk nekā pusēji pensionāru šādā vecumā pensijas apmērs ir zem 500 eiro. Nu, tas principā ir rezultāts tam, ka šie cilvēki lielāku daļu ir pavadījuši pirms pensiju reformas 90. gadu beigās. Ja? Bet, raugoties nākotnē, mūs sagaida demografiski izaicinājumi. Šobrīd iedzīvotāju skaits darbspējīgā vecumā uz vienu pensionāru ir ap 3 cilvēkiem, tad 3 nodokļu maksātāji uztur vienu pensionāru. Tad jau pēc 20 gadiem, jau 15 gadiem šis rādītājs sasniegs 2. Tad 2 cilvēki uz vienu pensionāru, un 60. gada būs tikai pusotrs cilvēks. Ja, tad pusi mazāk nekā šobrīd. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kritīsies pensionāru pirktspēja. Ja? Šo pirktspēju parasti mēra ar aizvietojamības koeficientu palīdzību. Ir dažādas metodas, kā novērtēt aizstājamības koeficientu, ir teorētiskais koeficients. Šajā gadījumā es esmu novērtējis vidēja pensionāra, vidēja cilvēka, kas pensionējas piešķirtas pensijas apmēru pret vidējo tautsaimniecības atalgojumu. Var rēķināt arī pret pēdējo algu, tad skaitļi abos galos ir augstāki, bet nenoliedzams ir tas fakts, ka pensionāru pirktspēja nākotne kritīsies. Kāpēc tas tā ir? Atgādināšu, bet jums tas, es domāju, tas ir ļoti labi zināms, ka pensiju sistēma sastāv no 3 līmeņiem. Un pirmais līmenis ir tas saucamais pay-as-you-go līmenis, ja, kur pēc būtības tas, ko saņem no nodokļu maksātājiem, tiek arī izmaksāts esošiem pensionāriem. Nu, lūk, līdz ar to likumdošana ir iestrādāts faktiski automātiskais stabilizators, kas nodrošina pensiju sistēmas finanšu ilgtspēju un kas principā uzkrāto kapitālu pirmajā līmenī katru gadu indeksē vai aktualizē, ņemot vērā visu tautsaimniecības strādājošu atalgojumu kopsummas pieauguma tempu. Ja? Un tas nozīmē, ka šajā
aktualizācijā tiek ņemts vērā inflācijas temps, reālas algas pieauguma temps un demogrāfija, respektīvi nodokļu maksātāju skaita pieauguma temps. Nodokļu maksātāju skaitam samazinoties, kapitāls tiek indeksēts lēnāk nekā vidēja nomināla alga, un tas ir viens no faktoriem, kāpēc aizstājamība pirmajā līmenī krīt ar laiku, bet otrs, es domāju, ka jūs esat dzirdējuši no jūsu, varbūt no paziņām, tādu slaveno frāzi, es gan līdz pensijai nenodzīvošu, bet statistika liecina, ka lielākā daļa nodzīvo līdz pensijai, un pensija pavada šobrīd 17 gadus, vidēji. 2030. gadā šis skaitas jau būs 18 gadi, 40. gadā gandrīz jau pie 20 gadiem, 60. gadā par laimi mēs dzīvosim vēl ilgāk un pavadīsim pensijā veselus 22 gadus. Attiecīgi mūsu uzkrātais kapitāls tiek dalīts ar lielāku gadu skaitu, samazinoties piešķirtas pensijas apmēram. Par laimi mūsu pensiju sistēmā ir vēl 2 līmeņi, 2. un 3. Un pieņemot, ka 2. līmeņa kapitāla ienesīgums būs 4,5% gadā, kas principā saskana ar OECD prognozi, tad jau ļoti tuvākajā nākotnē ienesīgums 2. līmenī būs augstāks nekā 1. līmenī, un līdz ar to palīdzēs nedaudz kompensēt pensijas apmēra kritumu 1. līmenī. Diemžēl līdz šim 2. līmenis, vēsturiskie 2. līmeņa ienesīguma radītāji ir bijuši zemi. Prezentācijas beigas, bet arī diskusijas laikam mēs parunāsim, kāpēc tas tā noticis un kas ir izdarīts, lai tas nākotnē neatkārtotos. Īsumā galvenie iemesli tam ir meklējumi augstajās pārvaldīšanas izmaksās, kas jau tagad ir samazinātas, un dalībnieku vecumam neatbilstošajā sadalījuma pa plāniem, kad principā cilvēki kopš jaunības tik iestrēguši konservatīvajos plānos. Bet šis arī ir labots, par to es pastāstīšu vēlāk. Līdz ar to mums visas cerības sagaidīt, ka tas 4,5% ienesīgums ir pilnīgi izdarāms darbs, bet jūs redzat arī, ka var sasniegt arī labāku radītāju. Ir valstis, kur šis gada ienesīgums sasniedzis pēdējo 10 gadu laikā pat 5 un pat 6% gadā. Ko tas nozīmē? Lūk, atkal atgriežoties pie aizstājamības koeficienta, tumša zilā krāsā ir mūsu bāzes scenārijs, brūnā krāsā ir scenārijs, kur tas ienesīgums jau ir 6% gadā, var redzēt, ka tas ļauj uzlabot pensionāru pirktspēju nākotnē. Neaizmirsīsim, ka mums ir arī 3. līmenis. Es arī parunāšu par to, kas iegulda 3. līmenī, bet, pieņemot, ka, tas vidējs pensionārs, kuram mēs rēķinam to aizstājamības koeficientu, ar šo gadu sākt veikt iemaksas 4% apmēram no savas algas 3. līmenī, tad, attiecīgi, tā pirktspēja nākotnē būtu vēl augstāka. Ja šis cilvēks jau līdz šim veicis iemaksas, tad, ja katrs no strādājošiem kopš savas darba dzīves sākuma būtu veicis tas iemaksas, tad, attiecīgi tā aizvietojamība būtu vēl augstāka gan šobrīd, gan arī nākotnē. Ko tas nozīmē praktiski ciparos, ja jums patīk vairāk konkrēti skaitļi, tad, lūk, šobrīd pie algas pieņēmuma 1500 eiro mēnesī, tāds vidējais pensionārs, viņam pensija ir kaut kur pie 600 eiro, 591 eiro. Kur lielākā daļa nāk no 1. līmeņa. 2040. gadā šim pensionāram attiecīgi šī gada, mūsu 2025. gada cenās, tā pensija būtu 431 eiro. Tad jau mazāk. Un jūs redzat, ka tas samazinājums nāk tieši 1. līmenī. 2. līmenis nedaudz kompensē 1. līmeņa kritumu. Ja ienesīgums 2. līmenī būtu augstāks, var panākt augstāku pensiju, atkal uz 2. līmeņa rēķina, bet, ja cilvēks ir veicis iemaksas 3. līmenī, tad tas attiecīgi var pietuvināt šo te pensijas apmēru esošajiem skaitļiem, šī gada līmenim.
Runājot par dalību trešajā pensiju līmenī, tad kurš šobrīd vispār piedalās trešajā pensiju līmenī? Un šeit var redzēt, ka lielākā daļa dalībnieku principā ir cilvēki, kuru vecums jau ir faktiski 55 un vairāk, vai ne? Tad, kas dzimuši vismaz tad dzimuši 70. gadā un agrāk. Savukārt jaunieši un vidēja vecuma cilvēki mazāk nelabprātāk piedalās trešajā pensiju līmenī. Ja? Un īpaši jaunieši, kur var redzēt, tā dalība ir kaut kur ap 5 un 15% atkarība no vecuma. Attiecībā uz ienākuma līmeni var redzēt, ka pārsvarā tie ir cilvēki, kuri ienākums ir diezgan augsts. Šie cilvēki visvairāk piedalās trešajā pensiju līmenī. Tālāk vēlreiz atgriezīsimies pie otrā līmeņa. Es jums teicu, ka otrais līmenis līdz šim nav varbūt attaisnojis to cerību, bet jau ir izdarīts ļoti daudz, lai nākotnē otrais līmenis sniegtu daudz augstāku ienesīgumu. Principā pēdējos gados aktīvajos planos tas ienesīgums bija diezgan augsts. Ja. 2021. gadā tika atļauts ieguldīt otrā pensiju līmeņa kapitālu līdz 100% akcijās, kuriem ir augstāks ienesīgums, bet ar augstāku risku, kas ļoti gara laika periodā izlīdzinās. 2023. gadā jaunieši beidzot sāka automātiski tikt ierotēti vecumam atbilstošajā augstā riska plānā. Ko tas nozīmē? Tad pirms tam, ja cilvēks sāk strādāt, viņš automātiski tika ierotēts konservatīvajā plānā, un tur mēdza iestrēgt. Jo viņam cilvēkam nebija nekādas vispār intereses par to, kas notiek ar šo te plānu un ar to kapitālu. Šobrīd jaunieši tiek automātiski novirzīti augstā riska plānos. No nākamā gada šie cilvēki automātiski tiks iekļauti tikai ienesīgākajos plānos. Ja? Cilvēks sāk strādāt un uzreiz viņš nonāk ienesīgākajā plānā. 2024. gada 1. jūlijā ar šo datumu pārvaldniekam piešķirtas tiesības identificēt klientus. Pirms tam viņiem nezināja vispār par to, kas ir viņu klients un kas nav viņu klients. Un viņi sāk tagad piedāvāt piemērotākus plānus. Man personīgi pēdējo mēnešu laikā zvanīja 2 reizes. Ja? Tā kā saka interesēties par to, kas notiek ar manu naudu. Un tika pārskatīti komisiju griesti gan 18. gadā, gan arī šogad. Tas samazināja izmaksas dalībniekiem. Tas vēl nav viss. Šobrīd ekspertu līmenī tiek strādāts pie tā, lai pilnveidotu izmaksu fāzi. Jo kas notiek šobrīd? Cilvēks pensionējas, visi aktīvi tiek likvidēti, un līdz ar to tā nauda tiek vai nu pievienota pirmajam līmenim, vai nu cilvēks var nopirkt mūža polisi. Bet kas notiek, ja, teiksim, dotajā brīdī ir lejupslīde un finanšu tirgos ir kritums? Tas ir traki. Ja? Un līdz ar to šobrīd tiek strādāts pie tā, ka cilvēks varētu nedaudz atlikt šo aktīvu pārdošanas brīdi. Turklāt tiek strādāts arī pie tā, lai šī nauda, kas cilvēkam ir otrajā līmenī, netiktu vispār realizēta visa nauda, ja, visi aktīvi. Lai tomēr lielākā daļa no aktīviem turpinātu strādāt par labu pensionāram. Ja? Tātad faktiski daļa tiktu realizēta, bet atlikusi daļa turpinātu pelnīt akciju tirgu. Un, protams, ir jāturpina pilnveidot ieguldījumu politika, jāveicina aktīvāku līdzekļu pārvaldīšana un ir jāpārskata likumā noteikti ieguldījumu ierobežojumi, lai šo naudu varētu ieguldīt plašāk un elastīgāk, tā ieskaita mūsu ekonomikā, lai tas veicinātu arī mūsu ekonomikas attīstību. Runājot par trešo līmeni, kā jūs redzējat, jaunie cilvēki nelabprāt piedalās. Es pats sāku ieguldīt trešajā pensiju līmeni tad, kad man bija 28 gadi. Es atveru savu pirmo plānu 28 gadu vecumā.
Un man bija ļoti liela barjera, kas man bija mentāli jāparvar, ir tas, ka, lūk, mana nauda tiek iesaldēta līdz 55 gadiem. Ja? Tas ir mežonīgs, toreiz man likās, tas ir mežonīgs skaidrs. Tagad tā vairs, protams, neliekas. Nu jā, līdz ar to, un arī parunājot ar studentiem, es secināju, ka jā, tas laikam ir lielākais šķērslis, ka cilvēki nevar to pārvarēt tieši jaunība, ka viņiem tā nauda ir jāiesaldē uz veseliem 30 gadiem vismaz, ja, vai 25 gadiem atkarība no vecuma. Un tad, ko varētu darīt, varētu noteikt iespēju priekšlaicīgi izņemt šos uzkrājumus, protams, atmaksājot iepriekš saņemtos IIN atvieglojumus, ja tie uzkrājumi ir bijuši mazāk nekā 10 gadi. Un attiecīgi, tas, ko mēs redzam arī statistikā, cilvēki, kuri ir sasnieguši 55 gadu vecumu, viņi jau drīkst izņemt šo naudu, bet liela daļa arī neizņem. Viņi turpina krāt, turpina iemaksāt, un pa 60 un 70 gadu vecumā viņiem šie līdzekļi atrodas 3. pensiju līmenī. Kas nozīmē to, ka cilvēkam ir svarīga principā tā apziņa, ka viņš var izņemt, bet tas nenozīmē, ka viņš uzreiz izņems. Ja? Tā kā mēs domājam, ka tas varētu tiešām arī jauno cilvēku vidu veicināt to dalību. Un pēdējais, kas iespējams padarītu šo pensiju uzkrājumus konkurētspējīgāks salīdzināt ar alternatīviem līdzekļu uzkrāšanas veidiem, būtu paredzēt kapitāla pieauguma iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojumus, ja uzkrājums ir veikts pietiekoši ilgi. Šobrīd Latvija ir viena no nedaudzām valstīm, kur vispār šāds nodoklis tiek piemērots kapitāla pieauguma pensiju produktos. Un pašreizēja nodokļu likme Latvija ir 2. augstākā OECD valstīs. Tas arī būtu viss no manas puses, tad turpināsim ar diskusiju tālāk. Paldies! Tad paldies par šiem iezīmētajiem problēmu virzieniem. Noteikti virzīsimies, šodien mēs mēģinām darīt pie risinājumiem, un tad laiks diskusijai, kā sistēmiski veicināt iedzīvotāju pārticību ilgtermiņā. Un aicināšu diskusijas dalībniekus ieņemt savas vietas. Evija Dundure, Latvijas Bankas apdrošināšanas un pensiju uzraudzības pārvaldes vadītāja, Diana Jakaita, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece, Uldis Cerps, Finanšu nozares asociācijas vadītājs, un Kristīna Dambe, Rīgas biznesa skolas Baltijas finanšu centra direktori. Un moderēs diskusiju Anda Čakša. Labdien! Labdien visiem atkal. Mēs esam pie diskusijas, kā sistēmiski veicināt iedzīvotāju pārticību ilgtermiņā. Un es domāju, kā mēs varam šo sākt, jo ir skaidrs, ka šī diskusija nebūs par to, kā ir būvēta pensiju sistēma. Man tas svarīgākais jautājums bija uzreiz saprast, ka tie, kas ir zālē, saprot, kā mums ir uzbūvēta pensiju sistēma, un šobrīd jau mēs gribam meklēt tos risinājumus, lai tā kļūtu ienesīgāka. Un tas mans panelis vai tā iespēja vadīt šo koncīliju sastāv no ekspertiem. Un pirmkārt, man jāsaka, ka mēs laužam stereotipu, kas bija pirmajā diskusijā. Kā jūs redzat, finanšu pratība nav tā, ka meitenēm nepatīk matemātika, kas man patiešām priecē. Un otrs, tas iedod mani iespēju no Finanšu un budžeta komisijas puses pārstāvēt arī cilvēku uzdodot šos jautājumus. Kāpēc jums, kā ekspertiem, būtu jāuzticās? Tas mans pirmais jautājums ir, kā jūs šobrīd esat investējuši, lai jūsu vecumdienas būtu pārticīgas ilgtermiņā? Varbūt vienkārši no kreisās uz... Lūdzu, Evija. Jā, labdien visiem! Man prieks sākt ar atbildi kā privātpersonai, nekā Latvijas Bankas pārstāvēji, un patiesi es esmu ieguldījusi, un jāteic, ka tieši pensiju uzkrājumiem, diemžēl, es esmu tā apzināti ieguldījusi 3. pensiju līmenī salīdzinoši nesen, jo es arī biju no tiem, kas domāja par citiem visiem mēķiem un vajadzībām vispirms, un tikai tad, kad jau bija darba dzīve, teikšu tā, pāri pusei, es tā lēšu, tad es sāku domāt, un kas notiek, kas būs pēc tiem 15, 20 gadiem. Tā kā man šobrīd ir gan 3. pensiju līmenis, protams, arī 2. tieši tāpat kā visiem mums Latvijā.
Jā, labdien! Labdien arī no manas puses. Protams, jā, es arī esmu dalībnieks. Pirmais, otrais ir mums visiem šajā auditorijā un arī trešajā līmenī. Un kā mēs parasti sakam, tā apetīte jau ir, viss ir atkarīgs no apetītes. Tātad ir jau arī citas iespējas, kā vēl sev var papildināt šos pensiju fondus. Tātad tie, kas labi orientējas, arī aktīvi iegulda finanšu tirgos, to mēs zinām un redzam. Un, protams, ir arī citi veidi. Es pagaidām esmu tajā klasiskajā, kā Evija arī. Es pievienojos arī trešajam pensiju līmenim, neuzreiz, kad to izveidoja, jo es piekrītu, šī barjera zināmā mērā ir. Kā tad būs? Ja? Kā tad būs? Vai es spēšu tajā trešajā līmenī vispār tā tiešām labi ietekmē to, kā mani līdzekļi tur aprit un arī šķirties no kaut kāda resursa, kas man ir ik mēnesi, arī uzreiz. Un kas būs, ja es nebūšu aktīvi darba tirgu? Šie jautājumi visu laiku raisās, un sākotnēji jau arī trešā pensiju līmeņa piedāvājumi bija gana tādi strikti. Šobrīd mēs skatāmies, ka tur arī attīstās, un man prieks bija dzirdēt arī to, ka ir šīs idejas attiecībā uz nodokļu iniciatīvām. Es atvainojos, ka tik gari. Tā. Jā, es atbildēšu īsi uz jautājumu savus pensiju līdzekļus no savām Eiropas iepriekšējām darba vietām. Es esmu ieguldījis pamatā akciju tirgu, gan arodu pensiju, gan otrā līmeņa pensiju, gan trešā līmeņa pensiju. Bet man ir arī bijis līdz ar to iespēja salīdzināt tās nodokļu priekšrocības, ko dod ieguldījumiem divās valstīs, Latvijā un Zviedrijā. Un tad es vienkārši pastāstīšu, kādi ir tie fakti, lai tas būtu skaidrs. Tad, kas attiecas uz Latviju, tad ir nodokļu atvieglojums, piemēram, ieguldot trešā līmeņa pensijā, kā es minēju, ja nemaldos 4000 eiro gadā. Tad no iedzīvotāju ienākumu nodokļu, es varu minēt, Zviedrijā šobrīd tas atvieglojums ir aptuveni 15,000 eiro. Un no nākamā gada, 2026. gada, tas būs 30,000 eiro. Un, protams, ka mēs varam pateikt, ka Zviedrija ir pārtikušāka un lielāka ekonomika, bet tā starpība, manuprāt, ir daudz lielāka. Tā kā to, ko es gribu teikt, ir daudz citas valstis, kuras ļoti aktīvi domā, kā veicināt ilgtermiņu uzkrājumus un ar kādiem mehānismiem to darīt. Paldies! Jā, labdien! Kāpēc būtu jāuzticās mums kā panelim, jo mēs domājam par šo pensiju sistēmu kā cilvēki, man liekas, nevis kā ierēģi vai roboti vai kaut kas tāds. Tā kā es domāju, mūsu pieredze arī ir diezgan svarīgs leņķis. Es pati personīgi atgriezos Latvijā salīdzinoši nesen, un tāpēc darba gaitas ir īsas, un pie trešā pensiju lēmuma neesmu vēl tikusi, jo kaut kā visu laiku ir kaut kas svarīgāks dzīvē, kas notiek. Bet iepriekš es pats strādāju, 12 gadus dzīvoju Lielbritānijā, strādāju kā ekonomists finanšu regulātorā. Mēs arī izmeklējām pensiju tirgus un skatījāmies arī uz cilvēku uzvedību. Un, lai gan Lielbritānijas sistēma ir mazliet citādāka, tas ietekmē arī manus lēmumus, jo faktiski Lielbritānijā visa tava nākotnes pārticība ir atkarīga no tā, cik naudiņas tu ieliec šajā fondē, tajā daļā. Un tur liela loma bija darba devējiem, jo man bija mēs visi iemaksājam šo minimālo obligāto. Tur bija jau uzreiz pieejams defaultā investīciju stratēģija, kas bija šī mēs viņus nesaucam par augsta riska stratēģijām. Vienkārši kāds cits jau bija pateicis, ka ja tu nevari pieņemt lēmumu vai negribi vai nezini, šis būs pietiekami ļoti laba lieta. Un tad tās papildu iemaksas, kas motivēja mani veikt, bija tas, ka vienkārši bija tāds labumu gros no darba devēja katru gadu, un tad es varēju izvēlēties, kam šo labumu grozu novirzīt, ieskaitot novirzot to papildu pensiju iemaksām, kurus tad darba devējs man piemaksāja klāt. Teiksim, ja tu iemaksā 3% papildus 3% punktus, tad darba devējs tev iedod arī vēl naudiņu, kas ir tāda incentīvu sistēma, kas vispār citās valstīs arī strādā, bet Latvijā tas varbūt mazāk izplatīts. Man liekas, tas ļoti skaidri ieskicē, cik mēs esam dažādi ar dažādām pieredzēm un kas ļauj arī mums palūkoties uz šodienas jautājumu arī no dažādām perspektīvām. Un pirms mēs ķeramies pie risinājumiem, mums bija brīnišķīga Latvijas bankas prezentācija un man jāsaka tā, nākot no medicīnas vides, vienmēr gribas vispirms saprast diagnozi. Vai tie simptomi, ko es redzu, ir īstie, un vai tā diagnoze līdz ar to veidojas pareizā. Es ieraudzīju 3 tādas svarīgas lietas sev, un es gribētu arī, lai varbūt jūs pakomentējat vai paskatāties uz
balstoties uz datiem, kas mums tika rādīti, kā jūs redzat esošo situāciju un kāpēc mēs tur šobrīd esam. Viena lieta, kas mani satrauc, ir skatoties, ka vecumā virs 74 gadiem, tātad šobrīd mums ir 50% cilvēki uz nabadzības robežas, un mēs redzam, ka arī pakāpjoties uz atpakaļ, joprojām šis procents ir pietiekami liels. Otra lieta, kas ļoti lika uzmanīties, tātad, ja šobrīd mums ir 2,5 strādājošie uz vienu pensionāru un jau 40. gadā tie ir 1,5, tas ir ļoti liels sloks sistēmai kopumā, un es pat teiktu diezgan liels apdraudējums. Un trešais, kas rādīja ienesīgumu. Es saprotu, tas bija vidējais ienesīgums 22. gadā pēc datiem raugoties, bet droši vien, ka būtu svarīgi tad niansēti saprast, vai tiešām tik mazs ienesīgums, jo kopēji skatoties datos, tas ir 3 reizes mazāks kā vidēji Eiropā, un tur bija Čīle, kas ir 5 reizes mazāks kā Čīlē. Vai tiešām mēs nemākam investēt? Varbūt par šo un secību, kā jūs izraugaties par to diagnozi, ko jūs ieraudzījāt no datiem. Diana, varbūt. Jā, es varētu sākt. Jāsaka tā, ka šodienas bildē mums, kā labklājības sektoram, tas nav pārsteigums, un es pastāstīšu, kāpēc. Mēs vispār skatoties uz pensiju sistēmu, kopā pensiju sistēmu, un nešķirot 1., 2., 3., mums ir savu principi, ko mēs vienmēr ievērojam. 1. tas ir sistēmiskums, 2. tas ir sadarbība, 3. tas ir uzticēšanās, un 4. ir ilgtspēja. Tātad es neiedziļināšos katrā no šiem principiem, bet mazliet tomēr pieskaršos. Kāpēc nav pārsteigums šodienas sistēma? Jo 1. pensiju līmenis jau šo veidojot bija skaidrs, ka demogrāfijas ietekme te būs agri vai vēlu, vairāk vai mazāk, bet tas nav pārsteigums. Galvenais ir tam būt gataviem, un lai tam ir arī savi instrumenti, tie mums ir. Tātad viens no tiem, kam mēs šodien tā nepieskarsimies, bet tā ir bāzes pensija, un ko es gribētu akcentēt, ka dažreiz mums saka, vai tad jūs ar indeksāciju kaut ko nevarat atrisināt? Nē, jo indeksācija tikai pirkt spējas tātad paaugstināšana, lai pensija nezaudē savu vērtību, bet tas nav līdzeklis, lai tā sistēmiski paaugstinātu pensiju. Tātad viens ir tas, 1. līmenī mums ir savi risinājumi, un tas risinātu mazliet arī to, kā cilvēki, kuri pensionējušies vēl pēc iepriekšējās sistēmas nosacījumiem, tātad, kad mums vēl nebija uzbūvēta sava, tātad viņiem tiešām šīs pensijas ir zemākas, mēs to redzam statistikā, un šī bāzes pensija zināmā mērā risinātu šo cilvēku ienākumu problēmu, jo jau vairs ar nekādiem īpašiem ieguldījumiem, kas ir 2. līmenis, 3. līmenis, mēs tur vairs palīdzēt īsti nevaram. Bet tas, lai paliek citai diskusijai. Attiecībā uz 2. līmeni tas arī ir process, kur mēs esam nepārtrauktā attīstībā. Man liekas, Oļegs šodien ļoti labi iezīmē jau tās lietas, ko mēs esam izdarījuši, un tās ir ļoti likumsakarīgas lietas. Analizējot, kas notiek, analizējot cilvēku uzticēšanos, cilvēku rīcību, mēs saprotam, kur varam spērt tos tālākos soļus. Tad viens ir tas, ka mēs redzam, ka cilvēki ir tādi mazliet neizlēmīgi, iespējams nezinoši, iespējams bailes spērt kaut kādus soļus. Mums jārada šie instrumenti, lai tātad cilvēku motivētu tomēr to darīt. Un viens no tiem ir tas, ko mēs arī izdarījām, aktīvi uzrunāt cilvēku. Tas ir vajadzīgs, tas ir nepieciešams, jo ilgtermiņa lēmumu cilvēkam vienmēr grūti pieņemt. Tātad un tā mēs arī radām cilvēkos šo uzticēšanos, šo sadarbību, uzticēšanos. Mums ir ļoti svarīgi, lai cilvēks uzticās tam pakalpojumam, ko viņš saņems vecumdienās. Un mēs redzam, ka šī uzticēšanās ir augusi. Mums ļoti daudz nāks saskarties ar cilvēku jautājumiem un dažādiem ierosinājumiem attiecībā arī uz iemaksām. Tātad cilvēki ir gatavi maksāt apdrošināšanas iemaksas, jo zina, ka tas ietekmēs viņu nākotnes pensiju, un šie jautājumi mums paceļās arvien biežāk, par ko mēs patiesībā ļoti priecājamies, jo tas parāda jau citu attīstības posmu, arī sabiedrības zināšanām par to, kur tad aiziet manas apdrošināšanas iemaksas un tieši par to ilgtermiņu domāšanu. Tātad, teiksim tā, bilde ir saprotama, zināma,
Un galvenais ir mums spēt pieņemt šos te pareizos lēmumus, kā iet tālāk un reaģēt uz sabiedrības izmaiņām, reaģēt uz ekonomikas izmaiņām. Jā, varbūt ienesīgums un tās cerkums. Jā, es par to ienesīgumu gribu izstāstīt to stāstu. Tad, pirmkārt, tas, ko mēs redzējām uz Latvijas bankas prezentācijā, bija dati no OECD no ziņojuma, kas tika sastādīts 2023. gadā. Un tur, ja mēs paskatāmies, tā aina tāda ir, ka Latvijā tātad ienesīgums pēdējo 20 gadu laikā nominālais ir bijis vidēji 2,5% gadā. Un, protams, ja mēs domājam, ka mums normālā inflācija būtu 2%, tas ir vairāk kā inflācija, tā kā labi, bet varbūt nepietiekami labi. Savukārt, tas pats cipars Norvēģijā, mēs paskatāmies uz 20 gadu vidējo ikgadējo ienesīgumu ir 5,9%. Un tad mēs uzdodam jautājumu, kāpēc mums ir 2,5, viņam 5,9. Un kas to izskaidro? Tad ir jāskatās atpakaļ, jāiet 20 gadus atpakaļ un jāskatās, kā tā sistēma tika veidota. Un attiecībā uz otro līmeni, pirmais ir tas, kas ir jāatcerās. Arī no Latvijas bankas slaidiem var redzēt, ka tikai 2021. gadā varēja ieguldīt 100% šos fondu līdzekļus akcijās. Ja? Tā kā tas nozīmē, ka no sistēmas izveidošanas sākuma viņš principā bija pārlieku konservatīvs, un kā mēs zinām, kas ir raksturīgs konservatīviem ieguldījumu plāniem, ka viņi nav pārāk ienesīgi. Tas bija pirmais. Otrs bija tas, kas to konservatīvismu pastiprināja, ka tiem cilvēkiem, kuri pat teorētiski varēja ieguldīt vairāk akcijās, viņi to nedarīja. Un ja viņi to nedarīja, viņiem neviens nepateica, ka viņi dara nepareizi. Tā iespēja viņiem pateikt, ka viņi dara nepareizi, parādījās pirmo reizi 2024. gada vidū. Ja? Tagad tas arī droši vien, ka daudz no klātesošiem zina, ka jūs esat saņēmuši savu internetu banku ziņojumu, kad jūs, diemžēl, esat līdz šim rīkojušies nepareizi, lūdzu, tad rīkojieties tur nākotnē pareizi. Tas ir otrs. Trešais ir tas, ka par komisijas maksām runājot, tika pieminēts, ka šī 2025. gadā sākumā šī gada tas ir otrais revīzijas periods noticis, bet komisijas maksas principā ir valsts noteiktas. Ja? Tā kā šis ir regulēts tirgus, Latvija ir viena no tām nedaudzajām valstīm, kas regulē otrā līmeņa pārvaldīšanas komisijas maksas. Protams, ka industrija tiek konsultēta, un mēs esam arī sadarbojušies, un kā jūs esat redzējuši, mēs kā nozare esam bijuši ļoti teiksim, uz sadarbību vērsti. Bet, ja mēs paskatāmies uz to, teiksim, tā ir tā vidējā temperatūra slimnīcā, un vidējā temperatūra slimnīcā ir diemžēl, teiksim, viņi varētu būt bijis labāk objektīvi iemeslu dēļ, bet kas notiek, piemēram, ja cilvēki izvēlās pareizos plānus, un tad parādās pilnīgi cita aina. Tā kā pēdējos 5 gados, teiksim, vidējais ienesīgums augsta riska plāniem ir 11%. Latvijā, otrajā līmenī. Vidējais ienesīgums vidēja riska plāniem ir 3,8%. Nominālais ienesīgums. Ja. Savukārt vidējais ienesīgums konservatīviem plāniem ir mīnus 0,2%. Tā kā tas tikai rāda par to, ka izvēlēties savam vecumam atbilstošo pensiju plānu ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas bija vienīgais, kas gribēju pateikt. Jā, un papildinot jau to, ko tikko kolēģi teica, gan par to regulatīvo vidi, kādā mēs bijām, jo tiesa šī sistēma ir izveidota 25 gadus atpakaļ. Ne tikai mūsu izpratne, bet cita arī pasaules situācija bija cita. Bet situācija diezgan strauji mainījās, un te jāsaka mazliet varbūt, ka mēs gājām mazliet nopakaļ uz tām tendencēm, kas pastāvēja. Un tomēr šobrīd varam teikt, ka lielākā daļa mājas darbu tiešām ir izdarīti. Un šobrīd pārvaldnieki var strādāt profesionāli un tiešām efektīvi. Un tādā ziņā mēs varam būt pilnīgi droši. Kas noteikti vēl ir bijis šos visus gadus, un te jāatsaucas uz pirmā paneļa tēmu finanšu pratību. Un finanšu pratības jautājumu aktualizēšana tieši jauniešu vidū. Mēs esam bijuši ļoti kūtri, ļoti inerti, mēs neesam interesējušies, mēs vispār neesam par to runājuši, ka jaunam cilvēkam 20 mazliet gados, sākot darba gaitas, viens no pirmajiem jautājumiem, kas ir jāsakārto, ir jāpainteresējās, kur nonāk mani sociālās iemaksas, kur nonāk manas sociālās iemaksas. Jā, visi ir nonākuši šajos plānos, tie, kas neizvēlējās paši, tie ir ierotēti, bet, diemžēl, 20 gadu garumā apmēram 10–15% tā arī ir palikuši zema riska konservatīvos plānos. Un mēs droši vien nekad arī neaizsniegsim šos 10–15%, un valsts arī pamazām, politikas veidotāji pamazām pie tā secinājuma nonāca un arī spēra nepieciešamos soļus. Es teiktu, ka ļoti lielā mērā mūsu kā uzrauga arī fokus ir novirzījies ne tikai uz finanšu stabilitāti, tirgus dalībnieku profesionalitāti, kas, protams, joprojām ir
ir galvenais, par ko mēs rūpējamies, lai līdzekļi drošībā, lai profesionāli un efektīvi pārvaldīti, bet mūsu ļoti svarīgs aspekts ir informācijas pieejamība sistēmas dalībniekiem, pensiju sistēmas dalībniekiem. Un skaidrošana, stāstīšana, atbilstoši katrai vecuma grupai, atbilstoši katrai izpratnes līmenim. Un tur Latvijas Banka, es domāju, naudas skola ir daudz darījusi. Un tagad mēs, es varu teikt, esam uzņēmušies arī tādu sabiedrisku darbu, pārveidojam arī Mana pensija LV mājaslapu, kurā mēs šodien varam visi gūt ticamu, patiešām informāciju par otrā pensiju līmeņa rezultātiem. Un te es gribu uzteikt arī nozari, ka tas bija tiešām apsveicama iniciatīva un teikt paldies arī tiem, kas tiešām rūpējās, lai tā informācija tur mums būtu. Un šis darbs mums tā informācija ir pieejama, bet cik viņa bija viegli uztverama, atrodama un cik ļoti mēs paši gribējām to darīt, tas jau ir jautājums katram mums pašam. Un tur atšķiras situācija pa finanšu pratību un pa vecumu grupām un pa vispārējo. Tas, ko šobrīd mēs skatāmies, mēs ļoti apzināti lūdzam veidot tādus komunikācijas materiālus un tādu informāciju, lai pirmkārt jauni cilvēki saprastu, kas te notiek. Un tas nozīmē, ka vienkāršā valoda, skaidra valoda, jo, kā jau mani kolēģi iepriekš teica, ja sapratīs tas pats finanšu nepratīgākais, sapratīsim visi. Ja, jo pensiju plānošana un pareizo plānu izveide, diena nav pirmais darbs, ko mēs katrs gribam savā darba dzīvē, pat ikdienā darīt. Un zinām arī, ka ne visiem tā ir ļoti augsta dienas kārtības jautājums. Bet tas ir ārkārtīgi svarīgs, jo te es gribu atsaukties uz to 1000, kur pārvēršas par 40. Un tas ir arī tas, kā mēs uz to skatāmies šobrīd strādājot pie jaunā satura. Un tas ir tas, kā mēs arī aicinām pensiju pārvaldniekus uzrunāt savus klientus, pensiju sistēmas dalībniekus, un ne tikai palīdzot izvēlēties īsto plānu, jo tagad jau to daļai valsts ir atrisinājusi jaunajiem dalībniekiem, bet īstenībā motivējot veikt iemaksas trešā pensiju līmenī. Un kāpēc trešo pensiju līmeni nevis kādus citus alternatīvus, kriptoaktīvus vai ko citu? Te tomēr ir regulēta sistēma, uzraudzīta sistēma, droša. Un te ir nodokļu atvieglojumi, kas ir tikai normāli saņemt nodokļu atvieglojumus, tā arī tāda efektīva savu finanšu pārvaldība katram no mums. Un tāpēc ļoti, ļoti svarīgi ir izmantot visas iespējas no pirmās dienas, jo es pat sēžot un klausoties, domāju, jāiemaksā man arī ir mazbērns. Pirmais mazdēliņš man ir. Un es domāju, viņš ir pavisam maziņš. Un es tagad domāju, ka tas 1000 man jāiemaksā, jo es ļoti gribētu, 40 gadiem viņam būt. Jā, paldies, Kristīna. Vai jūs kaut ko papildināsiet pie diagnozes? Jā, noteikti es izmantošu savu akademiskās institūcijas kārti, ka varbūt es varu kādu jautājumu arī izmest, kas ir varbūt tāds neprovocējošs, bet vienkārši uzdot jautājumu. Kā jūs jau minēju, man ir šī pieredze arī uzvedības ekonomikā un pensiju sistēma analīzē no Lielbritānijas. Man ir 2 novēlējumi Latvijai. Pirmais ir tāds teiciens, ka gudri cilvēki mācās no savām kļūdām, bet tādi ļoti gudri cilvēki mācās no citu kļūdām. Un šo es domāju tādā ziņā, ka ir ļoti, ļoti labi, ka šie jautājumi ir sakārtoti. Visi, kas tika minēti arī Latvijas bankas slaidos un Evijas slaidos. Bet reizē ir arī tā, ka šīs rietumu pasaulē un OECD pasaulē, akadēmiskajā pasaulē diskusijas par to, ko nozīmē optimāls, tīpaši otrā līmeņa fondēto pensiju dizains, ir, kā jau Evija minēja, caur puķiem, bet tie galvenie principi jau ir zināmi apmēram 10–15 gadus. Mums Latvijā ir zema finanšu pratība, tajā pašā laikā mēs gribam šos superskolotājus, mēs arī gribam super cilvēkus, kas pieņem visus šos informētos lēmumus bez īstenībā pienācīgas informācijas. Tas princips, pēc kuriem ir veidotas pensiju sistēma elementi citās valstīs, tā paradigma vai premise, kas ir apakšā, ir bišķiņ cita, un tā ir tāda, ka izveidojam, kā es jau minēju, izveidojam pensiju sistēmu, pieņemot, ka viņa strādās tam lielākiem vairumam, kurš neizdarīs aktīvu izvēli. Arī tad, kad Lielbritānijā ievies šo fondēto daļu no nulles, viņi ļoti uztraucās par to, ka cilvēki vēl nemācēs
šajā sistēmā pieņemt lēmumus, ka tiklīdz būs problēmas, tad cilvēki vienkārši vispār aizies prom no tās sistēmas. Un šī iemesla dēļ, tāpēc ir izveidots visi šie defaulta fondi un viss pārējais. Latvijā mēs gājām citu ceļu, arī guvām savu mācību, bet vienkārši, es domāju, es aicinu tiešām padomāt, kas mums būtu tas atskaites punkts, kas būtu tāds normāls lēmumu pieņemšanas process. Un tas, kas ir jāņem vērā arī domājot un runājot par finanšu pratību, ir, ka tiem cilvēkiem, kuri praksē redzēja šo laiku periodu, kamēr netika ieviests vēl komisijas maksas, nebija default, es ar daudziem cilvēkiem runājot, viņi saka, ka bet kāpēc man investēt? Jo es ielogojos savā VSA profilā, un es toreiz redzēju, ka tā nauda tur gāja, un tur nebija ienesīgumi. Tagad tā situācija ir mainījusies, un viss ir uz labu, bet tad, kad mēs komunicējam cilvēkiem, man liekas, pirmā lieta mums ir jāatgriež viņiem uzticību. Un uzticību mēs varam atgriezt sniedzot ļoti personalizētus datus, personalizētu informāciju, nesākot katru vēstuli, kuru mēs atsūtam no valsts sektora ar normatīvo rakstu apskatu, un pēc tam secinājumi. Man pašai bija tāda pieredze ne saistībā ar pensijām, bet saistībā ar citu pabalstu, kurā tā vietā, lai man pateiktu, jums ir piešķirts šis pabalsts, bija apmēram 3 paragrāfi, atsaucoties uz ministru kabineta noteikumiem tādiem un tādiem, un šitādiem un šitādiem. Un tas otrs novēlējums ir tāds, ka mēs varētu uzstādīt sev pa mērķi, ka mēs 5 gadu laikā Latvija kļūst par viscilvēcīgāko pensiju sistēmu pasaulē. Jo mēs varētu arī nodefinēt, ko nozīmē viscilvēcīgā pensiju sistēma. Un, piemēram, es domāju, ka mums katram tas nozīmē kaut ko citu, bet man praktiski tas nozīmētu to, ka es faktiski esmu iedziļinājusies Latvijas pensijas situācijā šajā diagnozē, un es zinu, tātad 20% no manas algas aiziet šajā pensiju sistēmā, daļa aiziet pirmajā līmenī, daļa aiziet otrajā līmenī, un es arī zinu, ka ņemot vērā pirmā līmeņa saistības, kas būs valstī nākotnē, patiesībā jau mēs varam diezgan salīdzinoši precīzi ar pieņēmumiem izrēķināt, cik tas dabūšu no tās pirmās sistēmas, jo cilvēkam ir jāatcerās, ka pirmās sistēmas, tas, ko tu dabūsi pensijā, nav kaut kāds valsts lēmums, kurā sanāks kopā grupa ar cilvēkiem, tad domās, Ude, cik tu esi pelnījis par savu ieguldījumu. Patiesībā tā ir vienkārša formula. Tas ir katru gadu reizinām uzkrājumu ar kapitāla pieauguma indeksu. Kautrējos pajautāt, cik no jums vispār ir dzirdējuši par kapitāla pieauguma indeksu vai pirms Oļega prezentācijas, vai viņi ir atraduši. Tas ir faktiski, es gribētu zināt, tātad no pirmā līmeņa ar 90% varbūtības dabūšu X, no otrā līmeņa, tad, ņemot vērā, ka tas otrais līmenis jau īstenībā ir tikai 4% punkti, tas nav daudz. Visoptimālāk pārvaldot, es viņu visdrīzāk dabūšu Y, paliekot tādā ļoti, konservatīvā opcijā, es dabūšu Z, man jau ir arī izvēles iespējas, man ir kaut kāda informācija, un tad jau tas ir individu lēmums saprast, vai es gribu vēl investēt 3. līmenī. Un no tādas uzvedības, ekonomikas un dizaina principiem, tad cilvēkam var jau uzdot arī pateikt, kāds tad ir tas tavs mērķa ienākuma līmenis, un tad jau tā ir pilnīgi cita saruna. Ja man pasaka, es gribētu saņemt pensijā 80% no saviem ienākumiem, ko tas man nozīmētu, cik man būtu, piemēram, jāiegūt 3. līmenī. Un tāda veida, tāda individuāls atbalsts un informācija ir pavisam cita saruna, un mēs tādā veidā neuzliekam vairs tik lielu slogu uz individu pleciem. Paldies! Man jāsaka, ka, zinat, kā reizēm ir tā, ka diagnoze parasti ir tas garākais posms. Mēs šoreiz nebija tik traki, bet tas, kas nāk ārā, zināmā mērā skaidri parādot, ka sistēmas elementi ir, bet ir vajadzīgas kaut kādu elementu tomēr pārbīdes, ja mēs gribam sistēmiski veicināt iedzīvotāju pārticību. Tātad es šobrīd sev saku, ka lai gan man piedod, kur ir Oļegs, viņš teica, ka viņam draugi sakot, ka viņi nepiedzīvos pensiju, es domāju, ka tas ir šodien ieguvis jau citu skaņu. Iespējams, mēs vienkārši strādāsim visu laiku. Un no tā aspekta, ka raugoties uz demogrāfiju, tie pensijas gadi būs īsāki no aspekta, ka mums vienkārši ilgāk būs jāstrādā. Varbūt tā. Bet ja es gribu šajā
sevis nopelnītajā laikā, lai mani ienākumi būtu 80% no esošās algas, kā tikko minēja Kristīna. Kas tad mums būtu, kādi elementi vēl jāpielāgo, tajā jau, ko mēs dzirdējām, kas ir tās prasmes vai tā informācija, jo šodien no tā, ko jūs tā kā diagnozē ielikāt, vairāk bija jau netik daudz politisko lēmumu, cik tāda rīcība vai uzvedības maiņas ieviešana, uzrunājot katru individu. Un tad es gribētu nodalīt vēl tādus 3 līmeņus. Viens ir tā kā politika, kas tad būtu vēl jāmaina iespējams politikā, ko pensiju, kā bija pareizais vārds mums jāsaka? Pārvaldnieki, ja? Tu man norādīji, lai nekādā gadījumā nesaku bankas, bet pensiju pārvaldnieki, kas no viņu puses būtu jādara citādāk. Un kas kā iedzīvotājiem man iespējams ir tajā savā uzvedībā jāpamaina, lai dabūtu šo rezultātu. Tā, varbūt ar politiku sākam. Jā, es no politikas puses. Mums ir nepadarītais mājas darbs attiecībā tieši uz pensiju 2. līmenī. Tā izmaksas fāze, kā mēs sakam, brīdī, kad cilvēks pensionējas, viņam ir jāpieņem lēmums. Tātad, ko es darīšu ar savu 2. pensiju līmeni? Šobrīd tās ir 2 opcijas, mūža polisi un pievienošana 1. līmenim. Un tas, ko arī ļoti smuki jau ievada prezentācijā norādīja, kad nav tā iespēja atstāt daļu savu kapitālu aktīvu. Tātad, ka es joprojām turpinu ar šo te kapitālu gan aktīvi operēt. Tātad, ka nauda var turpināt pelnīt naudu. Un šis ir tas mājasdarbs, pie kā mēs šobrīd esam uzsākuši darbu. Pagaidām gan tādā ciešākā sadarbībā ar Latvijas Banku un Finanšu ministrijas kolēģiem, bet drīzumā mēs šo diskusiju atvērsim arī ar nozari, jo nozarei, protams, būs jārada produkts. Un tātad, jā, šī iespēja būt vēl aktīvam šo te uzkrājumu pārvaldniekam, pašam būt arī šim aktīvam spēlētājam un skatīties, un kurā pensiju plānā es vēlos, lai man turpina tomēr tā naudiņa pelnīt un atpelnīt sevi. Tā kā tas, man liekas, ir viens no tādiem būtiskākajiem soļiem, ko no politikas puses mēs tuvākā laikā arī spērtu. Paldies. Cērkungs. Jā, paldies. Es domāju, no finanšu nozares pozīcijas, protams, ka pirmkārt ir jāsaprot, ka tā interese mums par šo pensiju sistēmu nav tāpēc, lai tikai pelnītu komisijas, jo kopējo komisijas ieņēmumi ļoti neliela daļa no finanšu sektora ieņēmumiem, bet tā galvenā interese ir tāpēc, lai būtu stabila finanšu sistēma un ilgtermiņā stabila ekonomika. Un no tā viedokļa, protams, kad ir ļoti dažas uztraucošas tendences. Un pirmā uztraucošā tendence ir tāda, ka pēc teorijas pensiju sistēmai būtu jābūt ļoti stabilai. Ir pat tādas valstis, kurās viņi nevar izmainīt vienas saeimas sasaukuma laikā, ko tur izdarīt tikai 2 saeimas sasaukumi, kur ir nepieciešams arī starppartiju vienošanos par to, kā šo sistēmu tālāk attīstīt. Jo skaidrs, ka inkrementāli uzlabojumi ir nepārtraukti kaut kādi vajadzīgi, bet viņi ir jādara veidā, kas ir atbildīgi un to sistēmu kā tādu, nesajauc. Un tad šobrīd mēs redzam, ka pagājušā gada laikā ir pieņemts lēmums samazināt tos atskaitījumus 2. līmenī no 6% uz 5%. It kā liktos 1% punkts, vai tur tā daudz naudas tas varbūt pat nav, un tikai uz 3 gadiem, un cik tas ir bīstami, bet tas tomēr rada tādu precedentu, ka tas 2. pensiju līmenis tiek uzskatīt kā tāda krājkasīte, no kuras var drusciņi paņemt naudas, kad viņu vajag, būtisku satricinājumu rezultātā. Un tas, manuprāt, tomēr rada ļoti nepatīkamu precedentu. Tas nav pirmā reize, kad tas notiek. Un līdz ar to droši vien, ka mums Latvijā nav pietiekama mehānismu, lai to 2. līmeni un vispār pensiju sistēmu varētu apgalvot, ka viņš ir stabils un prognozējams, ja šādas lietas var notikt. Un, protams, ka šo lietu tiesiskums vēl tiks Satversmes tiesā vērtēts, bet jebkurā gadījumā neatkarīgi no tā iznākuma, tā būtu pirmā lieta, kas būtu nepieciešams, lai Kristīnas pieminēto uzticību sistēmai negrautu. Otrs, droši vien, kad ir nopietni nepieciešams par to domāt, kā nodokļu sistēma var veicināt uzkrājumus, nevis viņus neveicinot. Un arī tieši šajā kontekstā arī no šī gada ir palielināts kapitāla pieauguma nodoklis par 5% punktiem. Un arī tas ir viens no diemžēl, soļiem, kas ir nepareizā virzienā, tā virzienā, ka citas valstis faktiski rada nosacījumus, kas ir labvēlīgāk ilgtermiņu uzkrājumu veicināšanai.
Tā kā tas varbūt ir, un, protams, ka ļoti aktīvi šobrīd arī Eiropa diskutē par to, kādā veidā saistībā ar kapitāla tirgus savienību veicināt gan uzkrājumus, gan veicināt to, ka uzkrājumi ar vien vairāk, teiksim, strādā tieši Eiropas uzņēmumu labā. Un šajā gadījumā mums no Latvijas viedokļa būtu tomēr jābūt ārkārtīgi tālredzīgiem un jāsaprot, ka tās politikas, kas tiek realizētas, viņiem ir jābūt tādam, kas ir Latvijas iedzīvotāju interesēs. Un Latvijas iedzīvotāju interesēs ir atbalstīt to faktu, ka mums ir pieejams visas investīcija iespējas, ka mēs sev neierobežojam tikai ar ieguldījumiem Eiropā vai Latvijā, ka mēs varam ieguldīt pasaulē, kur vien mēs gribam, lai dabūtu maksimālu ienesīgumu. Un būtu jābūt ļoti redzīgiem tam, ka ir daudz citas valstis, kas savukārt var gribēt realizēt diezgan protekcioniskas politikas, kurām, lai viņas izskatītos apetītīgākas, tiek iedoti ārkārtīgi daudz labi nosaukumi, kā, teiksim, tur Eiropas investīciju labels vai brands vai vēl kaut kas pārējais, bet kur galvenā ideja ir tā, ka, teiksim, ka nodokļu atlaides tiek dots tikai tad investīcijas tiek izdarīts Eiropā, vai ne? Un ja citi grib, teiksim, benefitēt no ieguldījumiem jaunatīstības tirgiem, tad, sorry, nekāda nodokļu atvieglojuma jums nepienākās. Tā kā šādas te protekcioniskas idejas mums, kā mazai atvērtai ekonomikai, kurā cilvēki grib nopelnīt maksimālu naudas daudzumu priekš saviem pensionāriem, nākotnes pensionāriem, mums būtu jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Paldies. Jā, es domāju, es aicinātu atcerēties, kāpēc ir šī fondēto pensiju sistēma. Fondēto pensiju sistēmas mērķis ir vairot mūsu pensiju. Un tas apmērs, ko mēs ceram sagaidīt, nav viss tikai sasniegt tos 45%, kas varbūt šobrīd ir no pirmā pensiju līmeņa, bet visus 70% un varbūt pat 80%. Un tāpēc jebkas, ko politikas veidotāji dara, arī mēs, tā skaitā nākot palīgā Labklājības ministrijai, Finanšu ministrijai, un arī nozara, un šeit gribu teikt, pensiju pārvaldniekus, otro līmeni, trešo līmeni, arī dzīvības apdrošinātājus. Mums ir jāatcerās, kāpēc mēs to daram. Mēs to daram, lai pensija būtu lielāka, un tas nozīmē, ka mēs pārvaldam arvien efektīvāk, mēs meklējam arvien labākus, mazāk birokrātiskus, bet vairāk uz mērķi orientētus veidus, kā strādāt, kā operēt šo visu sistēmu. Un te es gribu teikt, mums ir vēl viena iniciatīva šobrīd jau fināla fāzē. Mēs plānojam apvienot 2. un 3. pensiju līmeņa pārvaldniekus vienā subjektā, kas būtiski samazinās birokrātiju, teikšu tādiem vārdiem, ja, pat, faktiski administratīvo slogu. Un pie tā mēs jau strādājam 3. gadu, tas nav viegls process, bet redzam, ka jau ir fināla fāze. Un tas ir tas darbs, ko mēs ejam, un paralēli ar visām tām regulatīvām prasībām, ko pats stāstīja, ko mēs gan arī Oļeks rādīja savā prezentācijā, ar padarītiem darbiem un arī tām vēl astītēm, ko darām, mums tā efektivitāte, mūsu ienesīgums tikai augs, jo katra darbība ved pie vairāk naudas pensijā. Mazāk, lētāku un efektīvāku pārvaldīšanu, augstāku ienesīgumu ilgtermiņā un lielāku pensiju. Tā ir viena lieta. Otra lieta, nākšu atpakaļ pie mums būtu vairāk iesaistītiem. Mums būtu vairāk saprast to sistēmu, pieņemt, ka mēs esam daļa no tās un vēl apzināties, ka tas nekas automātiski tomēr tur nenotiks 2. pensiju līmenī. Un tas ir tiešām liels bonus Latvijai, ka mums ir automātiskās iemaksas, kas mums ir jāsargā, jo es zinu, droši es tikko biju OECD, tieši šonedēļ ir tas Financial Week, ja, kur ļoti galvenā lieta, par ko runāja, kā lai iesaista vairāk cilvēkus fondēto pensiju uzkrājumos. Un es domāju, cik labi, ka Latvijā, un mēs neesam vienīgā valsts, arī Eiropā tās ir vairākas, kur tiešām par to domā politikas veidotājs. Tāpēc turam roku uz pulsa, turam īkšķus, lai politikas veidotājs nemaina savas domas, lai viņš joprojām rūpējas par visiem vienādi, jo, lai nebūtu tā, ka finanšu pratīgākie par sevi parūpēsies, savukārt nepratīgākie paliks bez. Un savukārt, ja mēs varētu pavērt, tomēr atkal aktualizēt jautājumu par 3. pensiju līmeņu pievilcību, no motivātoru puses ātrāku izņemšanu, piekļuvi, nodokļu atvieglojumus, mēs visi būtu tikai ieguvēji. Tā kā darba daudz. Paldies, Kristīna, lūdzu. Jā, es gribēju tikai piebilst arī, ka mēs arī pirms šīs diskusijas veselas 2 reizes tikāmies.
mūsu Latvijas pensiju sistēma kā sistēma ir ļoti labi un stabili izveidota. Tie pamata pīlāri. Un ir vairākas priekšrocības, ieskaitot to, ka tā kā veseli 20% no algas aiziet. Tā kā citās valstīs, Lielbritānijā, tas ir 8%. Tas ir daudz mazāk. Tā ir spēcīga lieta. Tas, ka mums ir šie 3 pīlāri, tā arī ļoti spēcīga lieta, bet mums šis Rolls-Royce, kuru mums Pasaules banka palīdzēja izveidot, mums viņš jāiemācās labāk arī uz tehnisko apskati aizvest un sakārtot. Un realistiski ir, es domāju, ka es ļoti sekoju līdzi diskusijām, kas bija rudenī, un tāpēc arī Baltijas finanšu centrā šobrīd top pensiju pētījums, ko mēs publicēsim oktobrī. Un ir tā, ka pirmā lieta ir, ka vajag mazāk polarizētu kašķēšanos un vairāk datos balstītu diskusiju, kurā tad mēs arī dažādām pusēm tad piedāvātu šīs seku, ja ir vēlme pārvirzīt īslaicīgi 1% punktu uz 2% punktu, tad runājam par faktiem, ko tas nozīmē, kāda ir ietekme uz tādas cilvēku grupas. Mums šobrīd šīs analīzes bieži iztrūkst šajā diskusijā. Es domāju, ka tas palīdzētu mazliet tās emocijas visiem arī pazemināt un runāt par dažādiem mērķiem, bet realitāte jau ir tāda. Pat ja to otro līmeni mēs optimizējam, ir vislabākā investīciju stratēģija ar vismazākajām komisiju maksām un lielu mērogu, realistiski jau ir tikai 5% punkti. 6 atņēma nost. Viņi visu laiku mainās, bet vajadzētu beidzot palikt pie viena sadalījuma. Bet pat viņu optimizējot tas, ko cilvēks saņems potenciāli savā, ko es jau iepriekš teicu, pensionējoties, tas nebūs tas, cik mēs gribam. Un tad pirmais jautājums, kas būs jāuzdod, ko tad mēs gribam? Kas ir mūsu atskaites punkts labam rezultātam? Un bez 3. līmeņa iesaistas nav variantu attīstīšanas. Un es domāju, ka tam būtu jābūt, tagad, kad 2. līmenis ir sakārtots, tam būtu tagad jābūt prioritātei diskusijās. Bet es jau pēdējo lietu, ja man nedod vārdu, vairs nekad nevar zināt. Šis te izmaksu posms, vakar tieši lasīju citātu, ko aizsūtīju arī kolēģiem. Viens Nobelprēmijas laureāts ir teicis, ka lēmums par to, kad un kā izņemt savu pensiju, ir viena no nešpatnākajām vispār problēmu jautājumiem finanšu vispār teorijā. Tāpēc, ka vai nu tu izņem par ātru, vai nu tu izņem par lēnu. Un tev ir tikai viena dzīve. Un citas valstis, kuras ir atteikušās paplašinājis iespēju loku un kuros nav vairs tikai mūža polises, tādas ir daudzas, viņas jau ir saskārušās ar to, kas notiek, kad tirgus izstrādā jaunus instrumentus, cik daudz regulācijas ir nepieciešams, cik lielā mērā cilvēks normālais patiesībā var saprast vai nevar saprast šos instrumentus. Un tāpēc man ir aicinājums mācīties no tām citu kļūdām, būt gudrākiem un nekāpt uz tiem grābekļiem. Un šim posmam tiešām pieiet ar ļoti lielu rūpību, jo tas uzkrāšanas posms pat ir mazāk riskants nekā šis izņemšanas posms. Caur jūsu tekstu, Kristīna, telpā ienāca tas zilonis, kur mēs tā kā nenosaucam vārdā, vai jūs runājat par tām sliktajām pieredzēm, ko Igauni realizēja? Varbūt kāds var vienkārši ātri nokomentēt to un saprast, cik tas ir labi vai slikti. Es varu, bet es ļaušu kādam citam. Jā, Latvija neiet Igaunijas, un īstenībā šobrīd jau arī publiski izskanēja, bet jau arī Lietuva ir pieņēmusi savus lēmumus attiecībā uz iespējām izņemt pātrināti finansējumu no pensiju 2. līmeņa. Tātad tas, man liekas, ir svarīgi nenovirzīties no mērķa, un kā jau tika arī teikts, ka pensiju sistēma, tā nav vienas dienas sistēma. Pensiju sistēma mums ir ilglaicīga sistēma, no kuru baudīs ne tikai viena paudze, ne tikai 2, bet tā ir sistēma, ko baudīs daudzas paudzes. Un mūsu mērķis, veidojot 1., 2. un arī 3. līmeni, ir, lai cilvēkam
minimizētu dažādus riskus dažādos līmeņos un kopā, lai ir pietiekama pensija. Un otrais līmenis šeit spēlē milzīgu lomu, it sevišķi tajā brīdī, kad pensionēsies jau tā paudze, kura ir visu savu apzinīgo darbu mūžu tātad ieguldījusi pensiju otrajā līmenī, viņam tā pensija jau būs 1/3 no tātad pensijas, tātad šī daļa. Kas nozīmē, ka pieņemot lēmumu, ka tagad varētu tā kā izbeigt dalību pensiju otrā līmenī pirms laika, mēs patiesībā pasakam cilvēkam, tad tas nekas, ka savā pensijas vecumā tu šo 1/3 pensijas nesaņēmis. Ja? Tas nebūtu atbildīgi, un tomēr ir jāskatās, ka, kā jau es teicu, sistēma jāskatās kopā. Katram līmenim savs tā kā mērķis, kāpēc tas ir veidots, un mēs nevaram pēkšņi tādā ātru vilcienu gaitā pateikt, nē, mēs tagad brauksim bišķiņu uz citu pusi. Tas nebūtu nesaprātīgi, nepareizi. Un piebilstot, es ātri, kamēr arī man varbūt arī vairs nebūs iespēja runāt, pateikt, es pilnīgi pievienojos tam, ka lēmumiem attiecībā uz pensiju sistēmu jābūt pārdomātiem, izrunātiem un izdiskutētiem, un ir parādās vienmēr tāda maza baža, ja pēkšņi šie lēmumi tiek pieņemti, piemēram, budžeta veidošanas procesā. Tas nav pareizais process, kur pieņemt nozīmīgus lēmumus. Patiesībā pensiju sistēma tā, kas vienmēr prasa dažādu pušu izdiskutēšanu. Tas attiecas uz jebkuru līmeni. Tā kā labāk, ja šie lēmumi ir normālā politikas plānošanas procesā, nevis budžeta procesā. Budžeta procesā jau ienāk rezultāts. Paldies. Man liekas, politikas veidotāji saņēmuši ļoti daudz skaidru tādu ziņu par to, ka neraustīt, mierīgi izelpot dati, daudz tādas svarīgas lietas. Ja mēs vēl varētu, un es skatos, ka mums vēl ir laiks, pieķerties mazliet, kā padarīt vai kā veicināt trešo pensiju līmeni pievilcīgāku, izmantojamāku, jo arī te mēs panelī dzirdējām, ka ne visi ir pieteikušies jau, un daži diezgan vēlu. Kurš gribētu varbūt par to trešo pensiju līmeni noreflektēt, ja? Lūdzu. Jā, es gan jau pateicu, katru reizi, kā man deva vārdus, trešo līmeni vienmēr neaizmirstu, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs, jo tur tiešām tas ir tikai mūsu pašu ziņā. Un es tāpēc aicinu katru no mums un jums, klātsošiem un visiem, kas mūs klausās, skatās, darīt, vienkārši darīt. Kaut vai vienalga cik. Bet politikas veidotājiem iemaksāt, izvēlēties. Tātad trešā līmenī ir līdzīgs princips kā otrā. Ir arī pensiju plāni. Otrā ir bišķi vairāk par 30, trešā ir mazliet vairāk par 20. Spēlētāji praktiski tie paši gandrīz, ja, kas piedāvā otro, tas piedāvā trešo. Mazliet mazāks sastāvs ir, bet ļoti līdzīgs. Un tas, ko jūs darāt, jūs ieiet Mana pensija LV, atrodat sadaļu par trešo pensiju līmeni, kāda viņa pašreiz ir, bet viņa tur ir. Palasiet, kas par to ir rakstīts. Un tur ir arī salīdzinājumi ienesīgumi, gan ceturksnī reizi publicēti, un jūs tur noteikti varēsiet vismaz saprast, kāds ir laukums. Bet ko es gribu teikt, 55 gadi, ticiet, man tas ir tepat vienu. Arī tiem, kam šobrīd ir 28, ja kam bija 28. Un viņi pienāks ļoti ātri. Un trešais pensiju līmenis krāt ir ārkārtīgi, es teiktu, ļoti, ļoti izdevīgi. Un te es gribu Latviju paslavēt un pensiju pārvaldniekus. Ja Eiropā trešais pensiju līmenis ir, teiksim tā, nav ļoti dārgs, bet nav arī ļoti pats lētākais veids. Un, ja ir zem 1% komisijas maksa gada no aktīviem, tad tas skaitās labi. Latvijā tā komisijas maksa vidēji jau ir 0,5. Es gribu teikt, mūsu pārvaldnieki ir tiešām maleči. Ja, un varbūt tieši tāpēc, ka mums ir otrais pensiju līmenis ļoti attīstīts, ir izveidot kompetence, un ir jau tā pieeja ļoti līdzīgi izveidojusies, ja, arī trešajā. Un es arī vēl ļoti ceru, ka tagad, kad arī uzrunā savus klientus un pazīst savus klientus, tā popularitāte un izpratne tikai augs, un mēs to trešo pensiju līmeni arvien vairāk arī uzzināsim. Jo patiešām uzrunājot klientus, noteikti var uzrunāt un aprotāties arī par brīvprātīgiem uzkrājumiem. Tā kā tas ir tas, ko es redzu kā ieguvumu.
Un ja vēl politikas veidotāji, un te jāskata finanšu ministrijas pusē, droši vien vairāk ir tas lauciņš, jā, bet es zinu, ka ir jau kapitāla tirgus ziņojumā ielikta šī iniciatīva kā tāda vēlamā formā par šo kapitāla pieauguma nodokli. Jā, šis solis ir spērts, cerams, tas arī materializēsies, jā, un tad, protams, jāiet uz priekšu un jāpadara arī tā mazliet elastīgāka pieeja to trešā pensiju līmeņa izņemšanā. Jo, kā jau arī Oļegs minēja, tas, ka tev ir tiesības izņemt, tas tikai dod drošības sajūtu tur investēt, bet tas nenozīmē, ka es izņemšu. Ātrāk nekā man to naudu tiešām vajadzēs. Un te ir ļoti svarīgi, ka ja no otrā pensiju līmeņa izņemšana ir stingri jāsargā, jo tā tiešām ir valstī noteiktā obligāti visiem piemērotā un tā rūpējas par pamata pensiju, tad tā brīvprātīgā, ko katrs pats izvēlas piekrāt klāt, viņai savukārt jābūt pietiekoši konkurētspējīgai, interesantai, pievilcīgai, tai skaitā izņemšanas nosacījumos. Paldies, Cērkungs, varbūt par trešo līmeni vēl tad. Jā, es gribēju par trešo līmeni. Es domāju, ka tas jautājums jāpaskatās plašāk, teiksim, kas ir noticis sabiedrībā pēdējo 25 gadu laikā, ja mēs esam veicinājuši uzkrājumus brīvprātīgi un veicinājuši uzkrājumus obligatoriski. Tad otrais līmenis var teikt, obligatoriska uzkrājuma veicināšana šajā laika periodā uzkrāt ir 9 miljārdi eiro. Brīvprātīgā uzkrāšanas ceļā trešajā līmenī ir uzkrāti zem 1 miljārda eiro. Salīdzinot šos divus skaitļus 9 pret 1. Ja? Tā kā līdz ar to mēs, protams, varam teikt, tas, ko Kristīna teica, es domāju, arī īstenībā ir pilnīgi taisnība, skatoties uz priekšu 10, 20, 30 gadus, droši vien, ka ar pirmo un otro līmeni kombinācijā nepietiks labai dzīvē. Ir vajadzīgs arī vēl kaut kas. Kas ir tas kaut kas? Un tur es gribu teikt, ka varbūt tā dzīve ir niansētāka. Varbūt nav tikai trešais pensiju līmenis, varbūt arī ir cita veida uzkrājumi. Tā kā es gribu teikt to, ka politikas veidotājiem būtu ar politiku aktīvi jāveicina visa veida ilgtermiņa uzkrājuma veidošana, un tur tam būtu jābūt saistība arī ar nodokļu politiku. Tas ir viens. Otrs ir jāveicina, protams, ka finanšu pratība, bet ar to nepietiek, jo ir tāda interesanta tēze, un to arī man likās, ka tomēr es gribu reflektēt par to iepriekšējā sesijā. Ir tāds Harvardas universitātes presa ir izdevusi tādu grāmatu Knowing, Doing Gap, ko ir uzrakstījuši divi profesori, tātad Jeffrijs Pfeifers un Roberts Statons, un viņiem galvenā ideja ir tāda, ko var apkopot vienā teikumā, ka aktīvu rīcību nevar aizstāt ar analīzēm. Ka viņi konstatējuši, ka gan veiksmīgām, gan neveiksmīgām kompānijām ir izdarīts pilnīgi visas analīzes un diagnozes un pētījumi, ka viņām abām viņi ir, bet kas atšķir veiksmīgu kompāniju un neveiksmīgas kompānijas, ka neveiksmīga kompānija neko ar tām analīzēm nedara, bet turpina producēt analīzes, un veiksmīga kompānija savukārt balstoties ar analīzēm rīkojās. Un man liekas, ka šeit ir to, teiksim, trešo pensiju līmeni un ilgtermiņu uzkrājumu veikšana ir precīzi tieši tāpat, ka mums īstenībā viss ir zināms. Kaut vai paskatieties tos punktus, ko Latvijas Banka parādīja pirms 2 stundām uz PowerPoint šeit, kas būtu jādara, teiksim, finanšu pratības veicināšanai. Paskatāmies uz tām valstīm, kas veiksmīgi ir mobilizējuši ilgtermiņu uzkrājumus, ko viņi ir izdarījuši gan ar nodokļu atlaidēm, ko viņi ir izdarījuši gan ar arodu pensiju institūtu popularizēšanu, un vienkārši mēģinām nokopēt tiem, kam šajā jomā ir veicies. Tā kā tas ir tā ir mana refleksija. Paldies. Paldies. Lai būtu arī auditorijai iespēja bijusi iesaistīties, mums ir gan pensiju pārvaldnieki klāt, gan politikas veidotāji. Varbūt ir jautājumi vai refleksijas uz šo, jo, protams, ka pārticība ilgtermiņā veicina ne tikai 1., 2. un 3. pensiju līmenis, mēs varam runāt arī par sudraba ekonomiku, mēs varam runāt par savām prasmēm, par vēl daudz citām lietām. Vai kāds no jums gribētu? Tad es lūkšu, protams, aktivizēt savu mikrofonu, lai arī surtulkotājiem ir labi dzirdams. Viss tapa skaidrs un nav neviena komentāra. Man jāsaka, ka tā ir izcila mūsu 2 reižu sagatavošanās. Es ļoti daudz no jums, ko iemācījos un uzzināju. Paldies. Tas, ko es gribētu kopsavilkumā pateikt. Mēs sākām ar diagnozi, sapratām, ka tikai ar analīzēm nepietiek, ar iegūtajām analīzēm ir jārīkojas. Man liekas, ka mums gan Latvijas Banka, gan eksperti ir devuši ļoti daudz tos rīcības virzienus. Atliek pavisam sīka lieta sākt darīt. Paldies!